Esmu Agnese Šteina, Sijānītes Ozoles darba aizsardzības speciālists, komandas vadītāja un arī kvalitātes vadītāja. Jo darba aizsardzība iet roku rokā ar kvalitāti un tādā veidā var sakārtot drošu darba vidi jebkurā uzņēmumā. Ja mēs skatāmies no dzīves piemērus, tad viens no piemēriem var būt, ka divi nodarbinātie strādā, veic darba pienākumus, viens strādā ar ribzāģi, kaut ko zāģējot vai slīpējot. Un, no šīta materiāla atdalās šķemba, un viņš nav uzvilcis individuālo aizsardzības līdzekli, kas ir tieši tajā brīdī aizsarga brilles, un šīta šķemba vai skaida trāp viņam acī, un automātiski tā skaitās darba trauma, jo tas noticis ir darba vietā, ir nepieciešama mediķu iesaistīšanās, un uzreiz ir stacionārs, un līdz ar to tas skaitās kā nelaimes gadījums darba vietā. Un šajā brīdī ir ļoti būtiski, ka darba devējs ir sakārtojis darba drošību. Ja mēs ņemam vērā darba aizsardzības likumu, kas ir mūsu mazais tāds špikerīts, kā mums kā darba devējam un arī darba ņēmējam ir jāuzvedās darba vietā, tad viens no punktiem ir šī pareizā apmācība, instruktāža, ka mēs zinām, kā pareizi veikt konkrētos darba pienākumus, lai preventīvi rūpētos par to, lai nenotiktu šie nelaimes gadījumi. Ja realitātē cilvēkam tīri praktiski netiek parādīts, kā konkrēti ir jāveic konkrētais darba veids, tad visas iespējas, ka šis nodarbinātais tiešām kļūdīsies un notiks tas nelaimes gadījums. Kā mums ir ļoti būtiski viņam veikt šo instruktāžu un pastāstīt, kāpēc tik būtiski ir veikt pareizi un uzņemties atbildību par savām darbībām. Darba devējs nevienmēr izprot darba aizsardzības nepieciešamību savā uzņēmumā. Un, tur ir tas klupšanas akmens, ka viņam liekas, ir tātad likumdošana, ir ministra kabineta noteikumi, kur mums tagad ir jāievēro realitātē. Un tas ir attiecīgi atkal finansiāls sloks jebkuram uzņēmējam, jo tas ir maksas pakalpojums vai nodrošināt vakanci uz vietas kā darba aizsardzības drošības speciālistu, vai arī slēdzot līgumu ar konkrētu kompetento speciālistu vai kompetento institūciju. Nu, lūk, un nākamais jau, protams, vislielākais ir tas, ka šie nodarbinātie viņi tomēr neievēro darba aizsardzību un darba drošības pasākumus savā darba vietā. Un tad tur ir darbs ar tieši nodarbinātajiem. Un tad tur ir atkal stāsts par to, ka darba devējiem ir jāsadarbojas ar ekspertiem, speciālistiem, lai mēs tam nodarbinātajiem pastāstītu, cik svarīgi ir šī būtība par darba drošību. Ir tā, ka mēs tiešām preventīvi domājam no visiem aspektiem, lai šīs darba drošība uzņēmumos tiktu ievērot, un mēs kā komanda, kā kompetentā institūcija cenšamies palīdzēt sakārtot un izprast to darba drošības būtību. Mēs kā Sijānītes Ozoles piedāvājam noslēgt sadarbības līgumus ar uzņēmumu, lai jums vai arī uzņēmumiem konkrētiem varētu sakārtot šo darba drošību, strādāt komandā un atrast pašus labākos risinājumus, kā mēs varam jau preventīvi strādāt tā, lai mums būtu veselīga darba vide, droša darba vide, jo galvenais resurs jau ir cilvēku resurs, lai jebkurš process mums kustētos uzņēmumā uz priekšu, jo bez cilvēka jau nekas nenotiek. No mums nevajag baidīties, jo praksa reizēm rāda par to, ka, ja mēs aizejam uz kādu konkrētu uzņēmumu, tad mēs esam sliktie inspektori, kur ir atraduši tik daudz problēmas un kļūdas, un gala rezultātā tad ir tā sajūta vai stereotips, ka labāk būtu mēs nemaz neaicinājuši darba aizsardzības speciālistus, jo ir tik daudz pārkāpumu, bet Sijānītes Ozoles nav tas, kas meklē pārkāpumus, mēs meklējam labāko risinājumu, lai uzlabotu darba drošību jūsu uzņēmumos.